Tā, nu, paldies visiem izturīgiem, kur pēc kafijas pauzes palikuši šeit. Un mēs tagad turpinam ar otro sesiju. Atgādināšu mazliet, ka šī te otrās sesijas daļa koncentrēsies faktiski ar 3 galvenajām augstskolu jomām. Tas ir mūsu uzstādījums, ka šīs ir 3 galvenās augstskolu jomas, bet man jums jāpasaka, ka par to arī tāda īsti skaidra vienošanās nav, jo daudz uzskata, ka augstskolām vajadzētu vairot un, protams, saglabāt zināšanas, tāpat tās arī sniegt izglītību, bet inovācija varbūt ir par daudz prasīts no augstskolām. Varbūt tā nav viņa loma, bet mēs sākam šo uzstādījumu tomēr, ka tā būtu arī viņa loma, un mēs varam skatīties, kas būtu tās galvenās prioritātes katrā no šīm jomām, un droši vien arī diskutēt par to, kāda būtu valsts loma, kāda būtu uzņēmuma loma un kāda būtu paša augstskola loma katrā no šīm jomām. Un, manuprāt, otrā sesijas runātāji ir ļoti labi priekš šīs sesijas. Kāpēc? Tāpēc, ka visi šie runātāji, gan Agrita Kjolba, gan Tālis Jukna, gan Aigars Rostovskis, katrs savā veidā ietekmē to, kā veidojās mūsu augstākās izglītības telpa. Otrs, viņi visi ir iegūši doktora grādus ārzemēs, līdz ar to viņi spēja arī salīdzināt mūsu augstākās izglītību ar to, kas notiek šeit. Un es tad arī došu vārdu uzreiz Agritai Kjolbai, kur ir Izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece un augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktore. Lūdzu. Jā, paldies, paldies par vārdu, un es atradīšu vietu, kur man, es redzu, kas man tur ir uzrakstīts, un labi, es varbūt šeit arī palikšu, neesmu arī priekšā. Gatavojoties šai diskusijai, es pieķēros pie vārdā, ka tā ir diskusija, un tā, kad tad zālē būtu vajadzīgs kāds tāds, tagad man ir bailes no izglītības kultūras žurnālisti, jo viņi teiks, ka es domāju angliski, bet es tiešām reizēm domāju angliski, un tāds inputs, tā kā, nu, tas, kas iet sistēmā iekšā vai domāšanā iekšā, vai tas materiāls no kā strādāt, no kā domāt. Un tāpēc es gribēju uzlikt pāris konceptus uz ekrāna. Pirmkārt, ja mēs domājam par to, ko nu pat jau minēja, kad augstskolas uzdevums ir radīt zināšanas. Tā kas tad ir zināšanas? Un mūsu latviešu valodas vārnīca letonikā saka, ka tas ir atziņu kopums, tas ir izziņas rezultāts, tas ir procesa atspoguļojums, tas ir zinātniska teorija ar konkrētu saturu, bet ar vienvārdu sakot, tas ir kaut kas, taustāms, netaustāms, to mēs īsti nezinām. Un šī iemesla pēc, tad parokoties tādās savās izglītības tādos resursos, ko es esmu iegūs, es atradu un atcerējos tādu lielisku autoru, kas ir Polānijs, kurš jau tik tālu atpakaļ kā 58. gadā ir iedalījis zināšanas tādās, kas ir pateiktas un tādās, kas nav pateiktas. Un tas dalījums ir ārkārtīgi svarīgs. Pasaulē tālāk no tā ir attīstījusies tā doma, kas ir par zināšanu radīšanu, pārvaldību, izmantošanu, menedžmentu, un tie virzieni ir aizgājuši vairāki. Un tas, kas no Polānī nāk, tas dalījums ir tā svarīgā lieta, tās zināšanas, kas ir formulētas, pasacītas, jeb kā viņš to sauc, kodificētas, tas ir tas, ko mēs pierakstam, kas ir rakstīts uz papīra, kas ir izteikts skaitļos, kas ir dažādākā formā, vienkārši mēs varam viens otram iedot. Tās zināšanas, kas nav formulētas, viss tas ir tas, par ko arī viens no debatētājiem sacīja, es pat nezinu, kā tas saucās. Tas ir tas, kas mums ir pirkstu galos, tas ir tas, ko mēs zinām, tas, ko mēs esam mācījušies, tas, ko Gatis nosauc par prasmēm, bet tas ir kaut kas vairāk. Arī tad, kad mēs kaut ko mēģinām saprast, mēs jau zinām, bet mēs vēl to neesam pasacījuši. Un faktiski zināšanas vairojās kā? Viņas vairojās pēc Polānī apmaiņas un kombinēšanas procesā. Tas nozīmē, ka mēs kopā, sociāli,
mēs arī šī brīdī par kaut ko domājam, un mēs kaut ko jaunu saprotam, un tad, kad mēs viens ar otru runājam, mēs to pasakam, un ja mēs vēl to uzrakstam, tad mēs jau vispār to esam piefiksējuši un pateikuši tālāk. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tas sociālā daba tām zināšanām ir tas, kas ir ļoti svarīgi, un kas arī kaut ko saka par to, kāda ir loma augstskolām zināšanu radīšanā. Vēl viena lieta, kas ir zināšanām, tāds raksturīgā lieta bez tās sabiedriskās dabas, ir arī tas, ka tas ir resurs. Zināšanu radīšana prasa darbu, ieguldījumu, vēlēšanos strādāt, materiālus, aprīkojumu, arī iepriekšējas zināšanas, uz ko kaut ko jaunu būvēt, un, protams, arī finansējumu datus. Bet kas vēl svarīgāk, varbūt par visu šo, tas ir arī vērtības. Atkal viena lieta, ko pieminēja jau debatētāji, un žēl, ka viņi ir prom, bet tās vērtības, kuras ir sabiedrībā, kuras ir katrā mūsu pašā, kas mūs virza, motivē, bīda, un kas patiesībā tad pasaka, vai mēs savas zināšanas, mūsu zināšanu un darba rezultātā rodās atombumba, vai mēs iestādām jaunu kociņu, no kur izauga ķirsis, vai ne? Tā kā, tur tā vērtības un tās izvēles tur arī visā tā ir iekšā. Zināšana radīšanas process. Un atkal, kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi kontekstā ar augstskolu lomu. Ir tāds Japāņu zinātnieks Nanaka, un Nanaka un Takeuchi bija pirmie, kas uzrakstīja tādu skaistu visā šī zināšanu radīšanas apspriešanā uzrakstīja tādu grāmatu, kas saucās Knowledge Creating Company, kompanija, kas rada zināšanas. Un mazliet ezotēriski, vispār viss, kur parādās spirāls, man izskatās mazliet ezotēriski, protams, bet viņi runāja par to, kā šīs te duālā daba zināšanām, kas ir šīs te nepateiktās un pateiktās, kā viņas savā starpā kombinējās un veidojās un kā organizācijas šo te zināšanu radīšanu nodrošina. Tie procesi, par kuriem viņi runāja, bija socializācija, ka pirmais, kas notiek, cilvēki savā starpā burzās, tāpat kā mēs šeit pakafijojām un uzēdām maizīt un satikām pazīstamos, un mēs jau kaut ko kopā varējām padomāt. Šādā situācijā izraisās sarunas rezultātā mēs kaut ko noformulējam, jauno noformulēto mēs atpakaļ izlaižam caur sevi, mēs to internalizējam, un atkal socializācijas procesā, un arī, teiksim, publicēšanās procesā, un arī pastāstīšanas procesā mēs atkal to virzam uz priekšu. Un, ja mēs skatāmies visos šajos procesos, augstskolām ir liela loma, ko spēlēt. Un tā ir gan šī socializācijas loma, kad augstskolā ir studenti un pasniedzēji, un arī augstskolas ir saistītas ar uzņēmējiem un ar valsti, bet tā ir vieta, kur notiek socializācija, noteikti. Tā ir vieta noteikti, kur notiek zināšana formulēšana, gan tanī jomā, kad ir zinātnieki, kuri strādā un izstrādā kaut ko jaunu, gan arī tanī ziņā, kad tiek risinātas kaut kādas problēmas arī studentu darbos, arī tur rodās jaunas zināšanas un notiek zināšana formulēšana. Tur notiek arī zināšana kombinēšana, jo cilvēks nekad nestrādā viens, un tās kombinēšanas process ir tas, kur, teiksim, tās jau esošās zināšanas tiek saliktas kopā, un tāpat, protams, notiek mācību procesa internalizēšana un tā tālāk. Ļoti maziņš man ir šis uzlicies, es būtu varējis uzlikt lielāku, bet te nāk klāt viena cita schēma, un vairāk man schēma nav, šī ir vienīgā, šī ir par to saikni, kas ir starp sociālo un intelektuālo kapitālu. Tad, kad mēs runājam par cilvēkiem un socializēšanos, un katru mums katram ir savs paziņu draugu tīkls, loks, kurā mēs darbojamies. Un šeit ir vēl viena augstskolas loma, manuprāt, tas ir tieši kā reiz šo te tīklu veidošana, šī cilvēku sociālā kapitāla veidošana. Un ar zināšanām tas ir saistīts vairāk nekā vienā veidā. Un caur zināšanām ar intelektuālo kapitālu, kas tad tālāk var
var pārvērsties inovācijās, var tālāk nest augļus un teiksim, arī, ja mērķis gala beigās ir labklājība, tad arī celt kādam labklājību. Sociālais kapitāls, šie te mūsu sadarbības tīkli, cilvēki, ar ko mēs esam, ir arī vairākas dimensijas. Tie ir cilvēki, pie kā mēs varam vērsties un prasīt padomu, un tad, kad tas ir zināšanu radīšanas kontekstā un kontekstā ar augšskolām, ir situācija, piemēram, tāda, ja es esmu uzņēmējs un man nav skaidrs, kādā veidā es savai iekārtēji varu kaut ko uzlabot, es zinu, ka es varu iet pie tāļu, un viņš man pateiks, kā to ūdens trubu tur salikt savādāk vai tā, lai man galā tak tīrs ūdens ārā, piemēram. Es zinu, un tas ir mans sociālais kapitāls, ka es zinu, ko tālis dara. Es zinu, ka viņam ir, viņa pētniecība ir par šo, un es zinu, kurā virzienā skatīties, un man nav jāmeklē un jāguglē, un es varu to izdarīt ātri. Un tāpatās ir arī kognitīvā dimensija šim te sociālajam kapitālam. Tas, kad mana izglītība pēdējā ir iegūta Amerikā, es runāju mazliet savādākā valodā nekā tie cilvēki, kam ir iegūta izglītība Latvijas universitātē vai ekonomikas augstskolā. Mums katram ir sava valoda, mums katram ir tas zināšanu tāds mākonis, kas mums ir galvā, viņš ir savādāks. Un tāpatās ir arī attiecību dimensija. Ja es iešu pie tāļu un kaut ko prasīšu par to ūdeni, viņš varbūt man, ja viņš negrib man krāmēties, viņš man neko neteiks. Viņam nav laika, es viņam neesmu draugs, viņš man sūtīs, ej tu pie kāda cita. Un ja man tas kāds cits ir draugs, vai arī tāls, ja man ir draugs, viņš grib ar man krāmēties, viņš man palīdzēs ar to manu situāciju tik galā. Un tās ir visas tās svarīgās lietas, kas ir sociālajā kapitālā. Un tas ļauj tās zināšanas radīt, ļauj tās zināšanas gala beigās arī pārvērst intelektuālajā kapitālā. Un ar šo es arī gribētu savu tādu piedāvājumu debatē beigt un sacīt, ka augstākajai izglītībai loma zināšanu radīšanā ir kā reiz radīt gan šo te intelektuālo kapitālu, gan arī šo te sociālo kapitālu. Un tas sastāv gan no cilvēkiem un viņu attiecībām, kas veidojās augstskolā, un tā ir augstskolas vide. Tas ir arī tāda vide, kas veicina šo te zināšanu radīšanu, un te mēs varbūt arī varam iet pie tā, par ko iesākās šī te diskusija par tehnoloģijas pārneses platformām un vietām un veidiem, ka tas ir, kur kopā cilvēki strādā un var kaut ko darīt. Un arī tā ir vide, kas pievieno zināšanām vērtību. Nākot šurp, man sanāca runāt ar mūsu jauno zinātnes ministri, izglītības un zinātnes ministri, un es viņai vaicāju, kas tad būtu ceļavārdi šai te konferencei, ko man vajadzētu tā kā pasacīt. Viņa saka, neaizmirst pasacīt, kad darba tirgus prasības nav vienīgais, kāda ir nodrošināt. Cilvēku kapitālu, kas atbilst darba tirgumu, ir laba lieta, bet tā nav vienīgā. Augstskolas loma ir arī šīs te intelektuālās vides, intelektuālā kapitāla un vērtību kopšana. Un nevar nepiekrist, jo atkal, ja mēs ejam atpakaļ, tas mums ir vienmēr šīs te izvēles, kurā virzienā mēs attīstīsimies, kurā virzienā mēs tās zināšanas ražosim un ko tad mēs gala beigās darīsim. Tas tad būtu viss no manis. Liels paldies, Agrita. Jā. Mēs darīsim sekojoši. Pēc katra runātāja mums būs iespēja uzdot vienu konkrētu jautājumu, bet tad, protams, vēl vairāk jautājumus un viedokli varēsim paust diskusijas daļā. Tāpēc, vai ir kāds jautājums? Jā. Arturs Puga, vēstures zinātņu doktors. Liels paldies par ļoti jauko prezentāciju un par zināšanu skaidrojumu, kas, diemžēl, mums valstī bieži vien ir pat oficiālām personām citreiz jāskaidro, ka zināšanas un informācija un zināšanas nav viens un tas pats. Un man būtu tāds jautājums, varbūt klātesošajiem. Sakiet, lūdzu, par zināšanu radīšanu, tā ir problēma, kas attiecās uz mums visiem, faktiski jau no ļoti agra vecuma bērniem. Man tāds jautājums, kāpēc, kad mēs dzirdam caurām dienām pa televīziju, pa radio, uzstājās politiķi, tajā skaitā izglītības zinātnes ministre un tā tālāk, pa premjerministru prezidentu nerunāsim. Kaut gan tas būtu ļoti svarīgi.
Kāpēc mēs nedzirdam viņu vārdos par zināšanu radīšanu? Lūk, to pašu, kā zināšanas tiek radītas vai valdībā, vai ministrijā par projektiem. Vārdu zināšanas ir gandrīz tabū mums valstī. Ja? Un ja mēs runājam par augstākās izglītības lomu zināšanu radīšanā, mēs zinām, kā cilvēki klausās arī tie, kuriem nav augstāka izglītība, un ņem vērā to, ko viņi dzird katru dienu no valsts augstākajām personām, tajā skaitā no izglītības zinātnes ministra. Lūk, tāpēc, kāpēc par zināšanām, lūk, šo ļoti svarīgo jautājumu, kas mums visiem attiecās, pat kas katram mums būtu jāzina, lūk, kā zināšanas rodās par tveramajām, netveramajām zināšanām. Lūk, kāpēc tas mums valsts augstāko personu līmenī, mēs dzirdam apnicīgas runas gan arī vienu to pašu ļoti bieži, bet par zināšanām nerunā. Kāds jūsu viedoklis? Paldies! Kurš grib atbildēt? Man jāatbild, ja? Skaidra lieta, es varu atbildēt savu viedokli, kāpēc tas tā ir. Varbūt, ka tāpēc, kad mums augstākajā izglītībā, mājās, mēs esam varbūt mazliet par slinku domāt. Nu, ko lai saka? Un mēs esam par slinku varbūt mazliet domāt jau no bērna kājas. Ja mēs būtu čakli, tad mēs vairāk reflektētu par lietām un formulētu lietas, un par to arī man liekas, kad tad, kad nonāktu augstos amatos, mums būtu, tas nāktu ārā. Jā, paldies, tas nāktu ārā. Jā, paldies. Paldies, un tagad mums ir nākamais runātājs, kurš būs Tālis Juhna, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors. Viņš runās par nākamo trīsstūra daļu vai jomu, proti par inovāciju daļu. Jā, paldies Agritai par tādu labu ievadu, principā tā ir lietai, pa ko es runāšu. Tā, protams, būs inovācija, bet inovācija jau ir tikai vārds. Aiz inovācijas slēpjās tas, kas šīs inovācijas rada, un, ja iet runa pa augstskolu, tad tas, pa ko es gribēju runāt, ir prasmes, kādas mums ir jāveicina studentos, zinātniekus, kas strādā augstskolā, lai šīs inovācijas līmenis augstu. Es neiedzināšos vārda etimoloģijā, zināšanas, prasmes, bet es ceru, ka no konteksta jūs sapratīsiet, ko es to domāju, jo es esmu eksakto zinātņu doktors un Agrita ir humanitāro, ja es nemaldos, ja? Inovācija kā tāda, protams, ja mēs pastamies Latvijā pēdējo gadu laikā, ir noticis daudz kas saistīts ar šo vārdu. Inovācija ir parādījušies jauni inkubātori, dažādi veidi, kā veicina sadarbību ar uzņēmējiem, kā kompānijas var iegūt papildus finansējumu, bet kas ir šajos procesos īpatnējs, ir tas, kad augstskolu lomu tieši inovācijās, viņiem, manuprāt, nav pietiekama. Kā piemērs, vakar es biju Rēzeknes inkubātorā, un es prasīju, cik daudz cilvēki no tiem, kas atvēruši jaunas kompānijas no augstskolas, kas ir tie studenti, tikko beidzēji studenti, doktoranti, un praktiski nebija neviena. Un tad rodās jautājums, kāpēc? Un tas, ko es gribu pateikt šajā, varbūt tā man tēze, man liekas, ka tas, ko mums vajadzētu darīt, ir attīstīt tās prasmes augstskolā, bez tā mūsu nodarbēm, kas ir radīt profesionāls nozarei, radīt zināšanas, tādas zinātnei, bet arī radīt tās iemaņas, kas ir nepieciešams, lai tie cilvēki, kas beidz augstskolu, varētu veidot jaunus uzņēmumus, un šie uzņēmumi būtu ar augstu tehnoloģisku pievienoto vērtību. Protams, mēs varam radīt uzņēmumus, bet ja mēs skatāmies, kādus produktus viņi attīsta, tad šiem produktiem vajadzētu būt augstākai pievienotai vērtībai, un kur tad mēs varam iegūt šīs zināšanas, ja ne augstskolā. Un te mēs runājam par šīs tās trešās paudzes augstskolām. Tā ir trešais pilārs, kas nāk klāt īpaši tehnoloģiskām augstskolām. Un tas ir inovācija, precīzāk tehnoloģiju pārnese, un ar to mēs saprotam, ka augstskolām jārada ne tikai zināšanas, bet viņiem jārada arī cilvēkus, kas spēj radīt tehnoloģijas. Un
jārada arī caur to jārada uzņēmumi, kuri savukārt attīstīsies un nesīs valstī labumu. Un tā rezultātā pieaugs mūsu inovācijas kapacitāte. Piemērs ir Izraēla. Jā, protams, šo grāmatu ir daudzi lasījuši, un kad man bija iespēja tur aizbraukt 2 reizes, un es prasīju, cik daudz studenti ir no augstskolas inkubātoras, tad ļoti liela daļa ir veidojusies tieši augstskolās. Un tas, ja pastāst šai mazajai tautai, ir radījis milzīgu ekonomisko efektu. Jo principā, ja mēs paskatāmies statistiku, tad Eiropā, līdzīgi kā Izrēlā, 99% no biznesa principā veidojās mazajos uzņēmumos. 2/3 ir mazie uzņēmumi. Un tie mazie uzņēmumi var rasties arī no augstskolām, un mūsu uzdevums ir, lai šie uzņēmumi būtu tādi, kur radītu tehnoloģijas ar augstāku pievienot vērtību. Tas, manuprāt, ir tas ceļš, kur mums būtu jāiet. Un tad, neiedziļinoties inovācijas novērtējumos Latvijā, ko katrs šīs kritērijas pasaka, mēs zinām, ka šis līmenis Latvijā ir zemāks kā vairums Eiropas valstīs. Un ja mēs paskatāmies šo grafiku, kas parāda inovācijas kapacitāti, tad tas ir gan 11. gads, tagad laikam mēs esam apsteiguši Bulgāriju, bet principā mēs esam vieni no pēdējiem. Un manuprāt, šeit lielu lomu var spēlēt augstskolas. Un šeit es tāpēc arī gribētu runāt kopumā pa augstskolu lomu, jā, neiedziļinoties, ka, protams, augstskolās ir jārada cilvēki, kuri spēj risināt praktiskas problēmas, un ļoti svarīgi, lai augstskolās pasniegtu tie cilvēki, kuri strādā zinātnē. Un par to es varu pastāstīt ļoti plaši un dziļi, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tāpēc, kad ir nepietiek ar tām zināšanām, kas mums tagad pieejams, bet šīs zinātnes nepārtraukti attīstās, un to nevar darīt bez sasaistes ar zinātni. Līdz to, protams, tagad iet arī zināšanas izvērtēšanas dažādi pasākumi, un tad mēs redzam to, ka tieši šī integrācija zinātnē augstskolu, tas ir tas, kas mums ir jāstiprina, ja mēs savukārt gribam dabūt ārā inovatīvus uzņēmumus beigās. Šī bilde, es nezinu, vai jūs saprotat, kas tur ir parādīts, bet tā ir caurules virsmas, kuras ir saugušas daudz baktērijas, un tas mazais sarkanais punktiņš ir mikroorganisms, kurš tika identificēts ar jaunu metodi 2007. gadā, parādot, ka ar jaunu metodu, izmantojot molekulāru metodu specifisku, jūs varat noteikt ļoti precīzi konkrētu patogēnu koncentrāciju uz ļoti sarežģītām virsmām. Tā publikācija tika nopublicēta 2007. gadā, un no tā brīža līdz 2013. gadam bija process, kurā man bija iespēja piedalīties, kā no zinātniskas idejas tapa jauns uzņēmums. Un šis uzņēmums, vai viņš izdzīvos vai nē, mēs vēl nezinām, bet viņš ir spējis piesaistīt jau 200,000 eiro investīciju pirmajā gadā. Un šajā uzņēmuma tapšanā ir piedalījušies studenti. Un tas, ko es sapratu, ka, protams, tās iemaņas, ko mēs kā augstskolas sniedzam, ir labas, bet viņas ir nepietiekamas, lai studenti paši spētu radīt šādus uzņēmumus. Un, manuprāt, tas, kas mums ir vajadzīgs, ir šiem studentiem šādu spēju, ja prasmi dot. Un ja paskatās, jā, mēs varam pateikt, ne jau visi kļūs inovātori, ne jau visi veidos uzņēmumus, bet ja arī paskatās inženierijas jomā, tad inženierijas joma ir būtiski mainījusies pēdējo 10-20 gadu laikā. Ja pirms tam mēs runājām par informācijas sabiedrību, kā šeit pieminēja, tad tagad mēs runājam par zināšanas sabiedrību. Jo proti tehnoloģijām attīstoties, mums vairāk nav vajadzīgi tikai izdarīgi cilvēki, mums ir vajadzīgi domājoši cilvēki, komunicējoši cilvēki, arī inženieru jomā. Tie nav tie inženieri, kādus mēs viņus redzējām varbūt 20 gadus atpakaļ. Es vienkārši, lai apstiprinātu to, ko es šeit saku, tas ir reklāma, jeb darba meklējums Airbusā. Un jūs šeit redzat, pirmais ir fundamentālo procesu saprašana, tā ir zinātne. Un beigās jūs redzat darbs komandā, komunikācijas spēja, radošums. Tas ir tas, ko prasa inženierim Airbusā. Un Airbus pieļaušu, tur varētu būt diezgan liela konkurence kļūt par inženieri. Un principā mēs ejam tajā virzienā, ka mēs
tās cilvēku, ko mēs meklējam, viņš lielā mērā sakrīt ar tā sauktā inovātoru tipu, kas ir cilvēks, kas spēj izzināt, kuram ir novērošanas spējas, kurš spēj kritiski analizēt, principā eksperimentēt, un kurš arī spēj socializēties, kā Agrita pieminēja, ja, veidot sociālus tīklus, tādā veidā veicinot arī savu izglītību. Es tikai pieminēšu pāris, protams, cilvēku, kuriem tādas spējas piemīt. Es pieļauju, ka diez vai mēs būsim spējīgi visus šādus absolventus sagaidīt, bet vairums no viņiem tieši ir, viņiem piemīt šīs spējas. Un manuprāt, mēs varbūt augstskolās varētu darīt vairāk, lai šīs spējas attīstītu. Kāpēc tas ir vajadzīgs tieši tagad? Es te jau pieminēju ekonomista raksts, tikko publicēts par to, kas notiks ar darba tirgu nākamajos 20 gados. Un tas, kas notiks un jau notiek tagad, tad vienkārši piemēram 47% no tiem darbiem, ko mēs tagad daram, pēc 20 gadiem nebūs vajadzīgi. Ja? Atkal vakar bija vienā uzņēmumā, viņi ražo zāģu ripas. 5 gadus atpakaļ viņiem bija 20 darbinieki, tagad viņiem ir 2, pārējie dara automāts. Tātad tas radīs bezdarbu, protams. Tas, protams, radīs bezdarbu, bet ja tu nespēji strādāt ar tehnoloģiju un nespēji viņas attīstīt, tu būsi bezdarbnieks. Un, principā tāda ziņa mums ir jāpasaka bērniem. Protams, ne 100%, protams, būs vajadzīgi tehniskie cilvēki, bet tā proporcija samazināsies, un to mēs redzam arī tagad Vācijā. Kas notiek, kad ir, principā, jau tehniskā izglītībā vajag doktora grādu. Atvainojos, maģistra grādu, ne doktora grādu, bet maģistra grādu. Un, principā, es redzu tādas analoģijas, kas notika 19. gadsimta sākumā, kad sākās sacelšanās, tieši tad, kad attīstīja tehnoloģijas un cilvēki, kur strādāja ar rokām, viņi uzskatīja, ka tie, kas strādā uz mašīnām, atņem viņiem darbu. Un pēc būtības, zināmā mērā, tas notiek tagad. Starp citu, arī attiecībā uz darba devējiem. Jo mēs kā universitāte gatavojam pārsvarā cilvēkus darba devējiem. Un darba devēji nosaka savus nosacījumus, kādiem viņiem vajadzētu būt. Bet mēs neaizdojamies vienu dienu, uz vienu brīdi, kas būtu, ja mēs gatavotu darba ņēmējus. Un ja mēs gatavotu darba devējus. Un ja mēs gatavotu darba devējus, tad jautājums, vai tas uzņēmums, kurš saka, kādas prasmes ir vajadzīgas, neredz savu konkurentu. Un es domāju, kaut kādas šādas līdzīgas, tomēr varbūt zemapziņā, bet tādas konkurences tomēr no moments pastāv uzņēmējiem, jo viņi redz, ja mēs radīsim cilvēku, kurš spēs radīt savas tehnoloģijas, protams, jūs radīsiet konkurenci. Varbūt ne tik dramatiskā veidā, protams, notiek protests. Ja? Un savā ziņā, ja mēs paskatāmies, kāda tipa cilvēks ir vajadzīgs, tas ir T-tipa cilvēks, kurim plašs redzeslauks, bet viņš spēj fokusēties un risināt vienu konkrētu problēmu. Cilvēks, kurš spēj atrast risinājums problēmām, strādājot kolektīvā, un tas ir tā sauktais T-tipa cilvēks. Kas notiek tagad, kādas ir problēmas, un kāpēc mūsu studenti neizvēlās strādāt un veidot savus privātos uzņēmumus. Un principā es nevaru apgalvot no statistikas viedokļa, bet man bija iespēja pabūt MIT, tas Massachusetts Tehnoloģijas institūtā, un runāt ar studentiem pilnīgi neformālā atmosfērā, un es prasīju, kas jūs gribat būt, kad jūs beigsiet inženieru studijas, un starp citu, tur inženieri skaitās ļoti prestižs, jo viņi uzskata, ka MBA, tas ir otrās šķiras, bet inženieri tas ir kaut kas ļoti, ļoti labi un prestiži. Un tad viņš teica, protams, es būšu otrs Steve's Jobs un es veidošu savu kompāniju. Un to saka katrs 3. students. Ja jūs uzprasiet mūsu inženieru studentiem, es teiktu, ka viņi teikt, es labprāt strādātu Latvijas gāzē un tad varbūt pakāpeniski attīstīt savu karjeru. Tas nav slikti. Arī Latvijas gāzē, protams, vajadzīgi cilvēki, bet tā proporcija noteikti starp cilvēkiem, kuri grib radīt savu kompāniju, kuri grib strādāt kāda labā, diemžēl mums nav tā, kā tas varbūt ir Amerikas Savienotās valstīs un arī Eiropā bieži vien. Un līdz ar to šeit mēs runājām par to,
ko augstskolām vajadzētu darīt, neiedziļinoties, protams, tur ir daudz tehniskas nianses, bet pats svarīgākais, manuprāt, vajadzētu radīt inovatīvu vidi, kurā studenti varētu strādāt ne tikai pie akadēmiskiem darbiem, bet viņi varētu arī strādāt pie konkrētām lietām, piemēram, veidojot prototipus, veidojot tehnoloģijas un arī mācoties vienlaicīgi šīs tehnoloģijas pārdot. Un, cik man laiks ir palīdz? Jā. Un minēšu tikai vienu piemēru, lai tas nebūtu pārāk teorētiski. Doktorantūra. Iestājoties doktorantūru, jums beigās jāiesniedz akadēmisks darbs. Un tā ir disertācija, jūs aizstāvat. Un, protams, līmenis ir jāceļ un jābūt publikācijām, kā to pareizi arī īstenībā prasa pasauli un izvērtētāji. Bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam nošaut divus zaķus. Mēs varam radīt doktoru, kurš iegūst doktora grādu, bet viņš paralēli var strādāt ar uzņēmumu un radīt jaunu tehnoloģiju. Un ja mums tā schēma pareizi sataisīta, tad sanāks tā, kad izejot cauri doktorantūras programmai, mēs radīsim cilvēku, un ja investors būtu uzņēmums, tad šī tehnoloģija paliks pie uzņēmumu, un uzņēmums savukārt varēs attīstīties tālāk un iegūt labumu. Un tai pašā laikā, protams, ja šī tehnoloģija neaiziet uzņēmumu virzienā, tad mēs varam radīt jaunu kompāniju, tehnoloģisku kompāniju. Protams, tā ir idealizēta schēma. Protams, šis variants strādās tajās valstīs, kur uzņēmumi spējīgi investēt savā attīstībā un zinātnē. Un, diemžēl, bet tā ir tāds olas un vistas problēma. Ja? Ja mēs sakam, mēs to nekad neizdarīsim, tad nekad tas neradīsies. Un noslēgot vēl daži piemēri, tas pats MIT, kur ir viena vieta, kur studenti var strādāt kopā ar uzņēmumiem un izveidot prototipus. Un šeit ir konkrēti robotikas, klubs. Starp citu, atkal pieminot Rēzeknes, jau trešo reizi viņu piemin, vakar man bija iespēja apmeklēt Rēzeknes, tas ir Latvijas aparātu būves inovācijas centru, man liekas, tā viņš saucās. Un tas ir viens piemērs, manuprāt, ļoti labs modelis, kur mēs redzam, kad šajā uzņēmumā, kurš ir biedrība un viņš nav pelnošs, tiek izstrādāti jauni prototipi, un pie šiem prototipiem strādā studenti. Un principā viņi iegūst savas praktiskās zināšanas un iegūst reāli saskari un rodās jaunas lietas. Un šis ir varbūt, MIT gadījumā varbūt tas mazliet lielāks un plašāks. Un principā noslēdzot, gribēju pateikt, tādus 3 galvenos atraktorus, kas, manuprāt, ir svarīgi, lai šī ideja realizētos. Un pirmais ir riski. Ja mēs riskus turam ļoti augstu, proti, ka studentiem ir ļoti liela atbildība, ja viņš paņems kredītu un viņam jāatmaksā, viņš diez vai viņš uzstāks savu startupu, kuram varbūtība, ka šis startups iegūs peļņu, ir, cik es atceros, pēc statistikas mazāk kā 10%. Tas līdz ar to tā vide, kurā mēs studentam ļaujam strādāt, viņā ir šie riski kaut kādā veidā jākompensē. Otrs ir motivācija. Un motivācija, to es saprotu, arī naudu šī gadījumā. Un tas, kas mums pašlaik notiek valstī zinātnē, izglītība ir saistīta ar zinātni. Bet rēķiniet, kā gribi, finansējums, ja mēs pārēķināsim uz vienu zinātnieku, pēc tam pārēķināsim vienu profesoru, tas ir 10% mazāk, kā tas ir attīstītajās valstīs. Un līdz ar to mēs nevaram, protams, katru reizi mēs pieminam to, ja atkal jūs prasat naudu, bet bez investīcijas zinātnē mēs arī nedabūsim šo ekosistēmu, kas ir nākamais inovatīva vide, kurā studenti un zinātnieki kopā strādājot ar uzņēmējiem var attīstīties. Paldies! Jā, paldies liels! Par cik mēs mazliet atkal esam laika trūkumā, viens ātrs konkrēts jautājums no auditorijas puses. Sveiki, Jānis. Es gribēju jautāt par šiem startupiem. Vai jūs varētu pakomentēt attiecīgi intelektuālā īpašuma tā kā tiesības un šo jautājumu, respektīvi šis... Jā, paldies. Tas ļoti atkarīgs no veida. Dažās universitātēs universitāte iet savā daļā, sakot, kļūst daļa no
no tā startupa. Mūsu universitātē mēs tomēr pieturamies pie cita principa. Tātad, ja ir intelektuālais īpašums, mēs pretendējam tikai uz daļu, ja intelektuālais īpašums tiek pārdots, bet mēs neejam startupā iekšā. Jo savā ziņā tas uzliek nevajadzīgu administratīvo slogu, jo tev jau jāseko, ja tu esi daļā šā uzņēmuma, tev jāseko finanšu plūsmai un tā tālāk, un tas ir nevajadzīgs administratīvais slogs, ko universitāte uzņemās, mēs mēģinām no tā tikt vaļā īstenībā. Mēs gribam darīt to, kas mums jādara. Paldies. Es domāju, ka tātad mēs pāriesim pie nākamās prezentācijas. Aigars Rastovskis, biznesa augstskolas turība attīstības padomas priekšsēdētājs, vienlaicīgi Latvijas tirniecības rūpniecības kameras viceprezidents, arī Latvijas tirniecības rūpniecības kameras augstākās izglītības padomas loceklis un Latvijas tirniecības rūpniecības kameras zināšana ekonomikas padomas vadītājs. Jā. Labdien! Paturpinot abu manu draugu un kolēģu teikto, es ar diviem piemēriem, divām lietām uzreiz. Tā viena lieta, kas mums kā sabiedrībai tiešām ir ļoti būtiska, kaut kādā veidā katalizēt mūsos, it sevišķi jau laikam jauniešos, šo te gatavību riskēt, gatavību būt uzņēmīgiem, jo tā pasaule, tā viņi iet uz priekšu, kad šīs tās uzņēmējas spējas tajā nākotnes dzīvē būs ļoti izšķirošas. Tas neizslēdzot visu zināšanas, bet tieši tā gatavība kaut ko pašam darīt. Un tā vēl viena tāda katalizēšanas iespēja, ko jau šeit tāls minēja par to riska zonu. Piemēram, tāda valsts kā Singapūra, lai katalizētu ekonomiskos procesus, tur nodibinot uzņēmumu 3 pirmos gadus nav jāmaksā nekāda nodokļa. Un tādā veidā viņi dabūna šo vilkmi, kad sarodās šie mazie, kas pēc tam izaug pa lielajiem, kas savukārt pēc tam maksā nodokļus sabiedrībai. Gatis minēja, un tāpēc arī šo virsrakstu es viņu tādēļ uzrakstījusi, kad faktiski, ja cilvēks grib kaut kā nokļūt tādā tā kā nākamā līmenī, viņam jākāp ārā no komforta zonas, tad ja tu gribi kļūt spēcīgāks, uzaudzēt muskuļus, tad tev no tās televizora pults jāiet prom, jāiet svaru zāli vai kaut kas cits darīt, kas no sākumā rada diskomfortu, bet tur tā attīstība ir iespējama, jebkurā tas lietā ir. Gadu atpakaļ, atkal to pieminoto reizi, gadu atpakaļ es turībā atvērām inkubatoru, un tur ir divas lietas. Pirmkārt, mēs iznomājam šo inkubatoru saviem studentiem un absolventiem, gan kā juridisko adresi, gan tur ir viss pilns ekipējums. Man šobrīd tur strādā 60 uzņēmumu, ko dibinājuši ir vai studenti vai absolventi, tas ir gada laikā, tas tikai sākums ir. Un es atvēru pirmo programmu, kas ir Latvijā, kad studijas notiek inkubatorā. Tad tas nav tāds veids, kad cilvēki ietur klausās lekcijas, bet pamatā viņi strādā inkubatora mentoriem, un viņiem ir lekcijas daudz mazāk, bet tas fokus ir uz to, kad viņiem šie cilvēki, kas viņiem strādā, kas ir no biznesa, palīdz viņiem uzsākt savu biznesu, izveidot savu biznesu. Jo mērķis ir tāds, ka viņš nāk ārā no augstskolas ar savu biznesu. Un tā mana vīzija vispār par augstāku izglītību liekot to visu kopā, kad augstskolas ir vieni tādi lieli inkubātori, kur kaut kas rodās. Un, es nepārlasīšu visu, kas uz ekrāna rakstīts, bet skaidrs, ka tur ir dažādas definīcijas, bet, lai mēs runātu arī gan vienalga, no kura skata punkta vai speciāls sagatavošana vai inovācija radīšana, faktiski ir, un šajā te lietā, kas vienkārši sakrīt ar iepriekš kolēģi teikto, vienkārši es to trešo rindkopu, tā faktiski ir vieta, kur veidojas tuvākā nākotne, jo skaidrs ir tas, kad es arī esmu biznesā vairāk kā 20 gadus, un šobrīd pateikt precīzi, kādi būs vajadzīgi speciālisti, tā pēc 10 gadiem tas neiespējami, kā mēs te vienā debatē bija, kad būs profesija, piemēram, diržabļu vadītājs, kas pārvietos cilvēks no viena debeskrāpja uz otru, tad nākotnē būs tādas profesijas, kur šobrīd mēs pat iedomāties nevaram. Līdz ar to mums ir jārada. Un, manuprāt, augstskolas ir tieši tās vietas, kur tas viss dzimst faktiski tā nākotnē. Ja? Un runājot par to konkurenci, par tām darba vietām, vēl ir tāds viens gads lasītos daudz amats, un ne jau par tiem amatiem stāsts ir, bet
man ir tāds prieks, man uzaicinājis, vadu arī tādu organizāciju kā Junior Achievement Latvija, kuras padomjas priekšēties, un tur jauniešiem māca ekonomikas un biznesa pamatas, un mums ir tādi globāli mītiņi notiek 2 reizes gadā, kur ir tie paralēlie skolēni mācību fināli ir, un tas trends, kas tā kā pasaulē ir faktiski, kas parādās tajā iekavās apakšā, kad faktiski izglītības sistēma, tā kā tas veiksmes stāsts ir tajā, ka faktiski katram pašam ir jārada sev darba vieta un jāuzņemās atbildību par savu labklājību. Tad visiem darba nebūs. Tad nebūs tā vecā sistēma, kad es aizgāju, izmācījos, un tagad kaut kādā rūpnīcā es garantēju dabūšu darbu. Tad ir bez tām visām tās tēveidi, kad tu varbūt speciālists, bet tev jābūt tā iemaņai, kā tu pats spēj, kaut kā tā kā labā ziņā nopārdot savas zināšanas, bet tu neesi, tu uzņēma vadītājs, ka tu esi labs, vienalga, tur inženieris, sabiedrisko, ka tu vienkārši tā kā atnāc ar to savu pievienoto vērtību. Tev jāparāda, kāpēc lai tev kāds ar tevi sāk kaut ko tur iesaistīt. Un tā būtiskā lieta, protams, ir pa kontekstu, no kāda skatu punktu mēs skatāmies, ja, un es lai to situāciju provocētu, jo mēs tomēr atrodamies, konkrētā situācijā. Latvija šobrīd ir viena no nabadzīgākajām Eiropas valstīm. Savukārt pēc iekšzemes koproduktu uz vienu cilvēku mēs pasaulē esam ap 70. vietu. Var teikt labi vai slikti, bet tie vienkārši fakti. Lai faktiski arī kaut kādā veidā mērītu, tā skaitā augstāku izglītību, mums ir, jo tā augstāka izglītība atrodas kaut kādā kontekstā un ietvarā, jā. Jo tas nav, ja mēs skatāmies tā, no tāda individu viedokļa, pilnīgi vienalga, kurā valstī es dzīvoju, ja es tur saņemu ieņēmumus, viss ir kārtība, bet ja mēs skatāmies no Latvijas konteksta, tad manuprāt, tas, kas interesē mums kā sabiedrībai, tomēr ir labklājība. Tas nav vienīgais, bet tā ir tomēr būtiska lieta, jo, ja man ir pietiekami daudz naudas, resursus, var iet uz teātri, uz kino, tur kaut ko, tur, nezinu, arī maksāt par studijām vai kaut ko tam līdzīgi. Un es teiksim, definēju tos mērķus, kam faktiski te augstāka izglītībai būtu tā kā jāveicina tam notikties. Es saku, 30. gadā mēs varētu būt top 20 pasaulē pēc iekšzemes koprodukta. Kaut kā laikam nav tas vārds, 20. vieta. Es piedāvāju no 70. uz 20. Mums ir 15 gadu laiks, jā. Bezdarbs uz to brīdi 5%, dzimstība 40 000, vidējais mūža ilgums palielināts un augstāka izglītība 50% no sabiedrības. Un, manuprāt, vienkārši, ja mums, teiksim, mēs kā sabiedrība nespējam definēt to vektoru, es ar uzņēmēju domāšanas veidu, ja nav mērķis, ir ļoti grūti kaut kur iet, un ja nav tie mērķi, tad, manuprāt, arī tā augstāka izglītība, viņa tā dreifē kaut kā, viņi tur īsti nevar saprast, kur viņi tur, kā viņi nomērīt, vai viņi laba vai slikta, tas viss tādi ir tādi, ja mēs noliekam mērķus, tad mēs varētu pateikt, 30. gadā mums tā augstāka izglītība bija laba vai slikta, jo viņi vai nu tuvina tiem mērķiem vai netuvina. Ja? Un tad mēs jau te nonākam arī pie tādiem sistēmiskiem jēdzieniem, kādā veidā mums ir tās lietas jāskatās. Ja? Jo, protams, kad faktiski mēs esam postpadomju valsts un tajā padomijā tomēr bija tā ekonomika balstījās tādu resursu pārdali. Tur kaut kas saražoja, aizgāja tur uz Maskavu, tur Maskavā nolēma, kas tur izsit tos fondus, tas tur bija tur viss kārtībā, jā. Bet mums faktiski jāiet uz tādu filozofiju, kad mums ir jārada visās vietās tās vērtības, jā, un arī, teiksim, tiem, kas tādā vai šādā veidā, pārdala resursus, tie runa par mūsu tur valdību un tam līdzīgi, mums ir jāskatās, ka to publisko finansējumu mēs novirzam, maksimāli efektīvi, jā, tur, kur mēs viņu novirzam, tur kaut kam ir jānāk ārā, jo ja mēs vienkārši novirzam un tur viss tas sapēdās un nekas nav, tad mēs esam ļoti neefektīvi un tad mēs atkal esam tajā tur kaut kādā 70. vietā pasaulē un gala beigās tas ietekmē dzimstību, braukšanu projām, tad tālāk, bet tam visam ir ļoti liela saistība. Un tad vēl viena lieta, jau tuvojoties tam kādam specializācija, tā vai teikt, ja mēs skatāmies no Latvijas viedokļa, mums noteikti būtu jāuztais tāda SWOT analīze, kas ir mūsu iespējas, kas ir tas stiprās vājās puses, tur iespējas un draudi, jo tikai tādā veidā mēs saprastu, uz ko tad mums jākoncentrējās. Uz skaidrs, ka, piemēram, ja mēs esam jūras malā, ja mums ir jūra blakus,
mums tās stiprās puses ir pilnīgi citas nekā kaut kādai valstī, kur atrodas, vidienē, jā, un līdz ar to arī faktiski izglītības sistēmā, kaut kādā veidā tam jāatspoguļos, ja tā ir mūsu stiprā puse, jā, un tā tālāk tā ir, protams, tikai kā viens tāds piemērs, jā. Un tad mums ir jādebatē arī par to, kas ir mūsu nācijas valsts, tad strateģiski aktīvi, jā, jo īstenībā tās zināšanas un prasmes, kas ir pirksta galos, kā Agi teica, tas jau arī kaut kādā veidā mantojās, ja, un, ja teiksim, mums ir jau paudžiem tur zināšanas par mežu, par tām lietām, tad mēs nedrīkstam tā zināšanas atdot uz āru, viņas mums jānotur, kaut kur pie sevis, ja, jo mēs ar viņām varam, teiksim, to labklājību sev arī, tā kā ilgspējīgi nodrošināt, un to es saucu par strateģiskiem aktīviem, jā, ir tādas mantiskas lietas, bet arī tādas, netverams diezgan lietas strateģiski aktīvi. Un, ja runājam savukārt par sistēmu, ja kopumā te jau bija debata ar studentiem, cik tur ir valsts vai, tas bezmaksas vai maksas, tad, manuprāt, kā es te apakšā arī rakstu, tad faktiski, manuprāt, tai vienai nacionālajai universitātei viņai tā misija būtu viss tā, kas attiecas uz valsts pēstniecību, nāciju un pilnveidošanu, un arī tā gudra valsts pārvaldes izveidu. Viņi faktiski tā kā ģenerāli atbildīgā par to, lai mūsu valsts un nācija būtu labklājība, lai šeit visi tie iepriekš minētie rezultāti iet uz augšu, lai dzimstība atgrieztos un tam līdzīgi. Savukārt specializētās universitātes, tur, teiksim, šī gadījumā tur RTU, LLU, kam ir savs fokus, tad viņas ir no budžeta finansējums, bet viņām ir tiešām jāstrādā uz šo fokusu. Ja tur ir, kā teikt, kuģniecība, inženierija, tad tas ir jābūt jau tādā, tā skaitā ekscelences līmenī. Un savukārt tam privātajam kapitālam viņš ir jāiesaista, jo tas atslogo gan valsts budžetu, un tur, kā lai pasaka, ienāk resurss, un tas privātais kapitāls, ticam, arī būs tajā saucamajās mīkstajās studijās. Un tad tur tā sinerģija veidojās. Mēs iekšēnē nekonkurējam, tur ir dabiska sadarbība, un kas vēl ir ļoti svarīgs, kad sadarbība eksportā, ja, jo mobilitāte ir, tas ir ļoti laba lieta šobrīd pasaulī globāli, un tas daudzas idejas un daudzas labās lietas, gan inovācijas, gan arī naudas ziņā, ka tie cilvēki brauc no ārpus šeit studēt, tas ir ļoti labi, tāpēc, ka tad rodās darba vietas, ienāk pilnīgi citas zināšanas, un arī kontakti veidojās tādi, kur nākotnē mūsu cilvēki varēs izmantot, ja. Jā, un tā vēl viena lieta, ko es pa pārvaldu piedāvāju no savas puses, kad faktiski tādu, kā lai pasaka, kad to valsts universitāšu vadītāju faktiski ieceltu, bet tas vadītājs būtu atbildīgs tieši par šo saimniecisko un to mērķu sasniegšanu. Un savukārt, protams, rektori, kā līdz šim ir ievēlēti, viņi atbild vairāk par saturu. Tas faktiski, tas ir tāds princips, kad, kā lai pasaka, no menedžmenta viedokļa, teiksim, nevienmēr labs ārsts ir labs slimnīcas vadītājs, jā. Un tur ir normāli, tad var saprast, kas pa ko atbild īstenībā. Un tad arī var mērīt faktiski, jo tās nacionālas universitātes, to, kā teikt, to darba rezultātu mēs mērīt, cik tam mēs esam tajā IKP un tajos rādītājos, ja mēs tur ejam uz augšu, tad tā universitāte pilda tos mērķus, jā. Ja nē, tad tur ir jautājums, vai tie vadītāji ir ļoti labi. Protams, to nevar mērīt uzreiz nākamā dienā, bet tas virziens. Un savukārt faktiski pārējās augstskolas lielā mērā, kas ir tādas, orientētas vairāk uz speciālām lietām, tur jāskatās, cik tad tie absolventi tur kāda viņam ienākumi. Jo, ja tur, kā teikt, nav, tad tas ir jautājums, kad kaut kas nav kārtībā varbūt ar to procesu. Un sasaist ar industrijām un zinātni un sabiedrību, un te jau arī izskan iepriekšējās, kad šobrīd tā izglītības tā sistēma ir, viņa tā kā pilnīgi savādāk. Jo es arī uzskatu, ka augstskolas, ja universitātes ir faktiski tā kā tāds platformas, kur notiek tā miedarbība, kur tas viss satek vienā vietā un tur veidojās kaut kas pilnīgi jauns, jā. Jo tas ir arī tas veiksmes stāsts. Un tad faktiski ir, kad tajās, kā teikt, avotos, jeb satieces vietās, tad veidojās uz tām ilgspējīgām vērtībām balstīts tas darba tirgus. Tad mēs faktiski universitātes veidot to nākotnes darba tirgu, tā var teikt, tos cilvēkus.
Un tie, kas tur darbojās, tiem arī tā lielākā perspektīva ir. Un kā es te rakstu, ka universitātēm ir jābūt faktiski kā bākugunīm, uz kuriem tad orientējās viss pārējā izglītības sistēma un sabiedrība kopumā. Un no tādas sekošanas darba tirguma universitātēm ir jākļūst par faktiski tādus, tā kā nākotnes darba tirgus vizionāriem, jāparāda to jau, kad būs vajadzīgi tie diržabļu vadītāji vai nezinu, kaut kādi tur kosmosa kuģi, kas tur kaut kur dreifēs pa kosmosu. Jo tā vakardiena vairs, viņi nebūs vairs tā, kā bija līdz šim. Paldies! Liels paldies! Tagad mēs varam pāriet jau pie jautājumu un diskusiju sadaļas, un tātad arī jums ir iespējas, protams, jautāt viens otram un arī izteikt savu viedokli. Varbūt, ka mums jāsāk būt ar to jautājumu, ko mums uzdeva no sociālajiem tīkliem, kādēļ netiek veicināta tiešsaistes, jeb tā saucama online izglītība. Varbūt mums ir kāds viedoklis. Es domāju, ka atsevišķās jomās tas ir vajadzīgs un to jau dara. Man liekas, arī tagad internetā var atrast diezgan daudz portālus, kur to piedāvā, bet saistībā ar tehniskām izglītībām tur ir viena problēma, un tas ir tas, ja tu gribi kļūt par inženieri, tev jāveic laboratorijas darbi. Un laboratorijas darbus nevar veikt virtuāli. Līdz ar to, protams, var darīt, bet tam ir jābūt sasaistē ar fizisku vietu. Proti universitāte, kurā ir resursi nepieciešamie. Paldies. Ir kāds cits viedoklis tieši par šo? Online izglītība, viņi ir labi, bet viņi ir kā sadaļa. Ja, jo gan īstenībā arī, protams, ir arī sociālās zinātnēs, un kur ir, protams, ir tie, tur nezinu, tikai internet biznesa vai kas, bet, kā lai pasaka, tā pievienotā vērtība bieži vien piešķiļās tajā miedarbībā, kaut kādā, nezinu, tajā diskusijā, tā kā kaut kā, šeit ir tāda debata, un tad vienkārši tas 1+1 veido 3, 4, 5, ja ir tas online ir 1:1, ja tur īsti, tas man liekas, un tāpēc man liekas, ka tas ir laba lieta, kaut kādā kombinējot, tur ir kaut kāds tāds kanāls, pēc tam tu kaut kādā grupā kaut kāda šķila vērtība, kaut kā tā apmēram. Paldies! Varētu tam sociālo tīklu cilvēkam pajautāt pretīm, ko nozīmē veicināt. Kas ar to ir sagaidīts, ko tas cilvēks grib. Jo ir arī jāsaprot, ka šādas te online izglītības viņas jau veidojās konkrēti mērķu sasniegšanai, un lielajām pasaules augstskolām tās ir ļoti bieži sevis reklamēšana, jaunu studentu piesaistīšana trešajās pasaules valstīs. Tad, protams, ir arī altruistiski mērķi dot iespēju kādam mācīties, kā piemēram tas ir bijis sākotnēji Kāna akadēmijai, un citām tādām vietām, bet tad, ko tad mēs gribam veicināt un kuram tad tas ir jāveicina? Paldies. Es aizmirsu jums arī piedāvāt iespēju uzdot jautājumu tieši pēdējiem runātājiem, kas bija Aigars Rastovskis, es par to atvainojos. Jā, varbūt ir kāds jautājums, ko jūs tieši gribētu Aigaram Rastovskim adresēt. Jā. Es būšu ļoti neprecīzs, bet mērķi, schēma ir aizņemta. Tas ir no egosistēmām uz ekosistēmām aicinājums. Un tas ir ļoti liels izaicinājums. Tāpēc jūs saīsinājums, ka tas ir universitātes mērķi, ja, šeit nonāk saskarē ar daudz, cita līmeņa zināšanām. Tas bija jums konkrēti. Tāda niecīga piezīmīte. Bet es varbūt kaut kā... Nav nācies saskarties ar šo Tas ūšiņa gadījumā bija vienkārši saīsināts universitāte, lai tur nerakstītu garas teikums tādā ziņā. Jā. Mācījos no mūsu debitantiem, jā, un vēl mēģināšu izmantot tam, bet es nezinu, vai tūliņ. Okay. Jā, šis paliek bez atbildes. Tad es pateiktu, ka sadzirdēju daudz jauns, interesants vārdus, un, lai nebūtu pārāk garlaicīgi, tad palikt tikai pie viena. Plānā racionalitāte.
ļoti gribētos, lai tas būtu attiecināms uz pēc iespējas mazāk programmām un augstskolām, jo tas ir ļoti grūts uzdevums. It sevišķi Tehniskajā universitātē, kur man nācies mācīties arī kādreiz, un humanitārais institūts, redziet, tur tiek nopelts, bet tur kādreiz strādāja profesors Tramdaks, un viņš ievazāja tādu jēdzienu kā inženierētika. Viņš tika izstumts, parastās universitātes toreiz vēl, bet atgriezties viņam ir grūti, jo būtu jāatgriežās jau kā ilgspējas ētikai. Un tad tas ir viss kopā, gan sociālā, gan tā ekoloģiskā cieņa pret dabu ar lielo burtu, cieņa pret cilvēku ar lielo burtu. Tātad, ja? Un tad mēs nonāksim pie jēgpilna darba, nevis vēl nerobotizēto employability pagaidām, kur liks. Tur strādās un to darīs, ko liks. Ja? Un tad pat zemko vietā, un tad sniegt tos mērķus, kur izvirzīt. Bet tas prasa daudzus gadus. Tad tas ir zināšanu absorpcija, nevis tikai vairošana. Un tā atkal ir liela tēma, kad Somi to sen bija sapratuši, un viņa izcila zinātniecības pētītāja bija pateikusi, ka mazā valstī ir jāpāredz, ka zinātnē notiek, nevis tikai jākonkurē par savu vietu uz priekšstumšanā. Ja? Nu, un tad pēdējais varbūt te bija Artūrs, kurš aicināja uz zināšanu vairošanu, tā kā rakstīts tur. Un tas man pārsteidza, mums nav izdevies tā labi sadarboties, bet es zinu, ka Artūrs Puga turpina nodarboties arī ar nākotnēšanu, foresight. Un tas ir vārdiņš, kur dažkārt liek augstāk par viedību. Ilgspēja, viedība ir izsmērēti vārdi. Mums tagad, kas tikai nav ilgspējīgs, programmā jābūt ilgspējīgai, tātad nespējīgai attīstīties, bet palikt tādu, kā ir un turpināties, jā. Un viedkartes un vieddaikti, jeb gadgets, mums ir daudz. Un tad man bija divas lietas jāpasaka vēl. Viens vārdiņš, kas ļoti pietrūka visās runās, bija par iztēli, jo Imagination Education Research Group ir tā, kur man vispielūgtākais priekšnieks strādā. Tas gan ir Kanādā, bet tas nekas. Viņi ir daudz padarījuši, lai pateiktu, kas tad ir vajadzīgs, lai cilvēks būtu radošs. Tas nav vienkārši, un tas nav tikai zināšanas. Paldies! Paldies par komentāru, jā, un es jums daudzās lietās varu tiešām piekrist, un tāpēc arī mēs šo diskusiju varbūt organizējam, skatoties uz vairākām šīm te šķautnēm, jeb lomām. Tā, varbūt ir vēl kāds komentārs, viedoklis? Jā. Zemītes Eiropas komisijas ekonomists. Es gribētu sākt no jūsu prezentācijas, pabeigt ar jūsu abu prezentācijām un uzdot jautājumu Kijopas kundzei. Tika noprezentēta status quo, kāda ir situācija. Mēs redzam, studentu skaits krīt, ir demografiskais spiediens, augstskolu fragmentācija, sadalījums ar privāto un valsts finansējumu augstākajā izglītībā. Mēs redzam zinātnes novērtējumu, kas ir skarbs un paties un nedišs. Un tad mēs redzam mērķus. Mēs redzam MIT laboratorijas, kaut ko mazliet Rēzeknē, un mēs redzam 5% bezdarba, darba vietas, kādas vēl šobrīd nav, dirižabļu vadītājus. Un šķiet, ka ir zināma plaisa starp to, ko mēs redzam šobrīd status quo un to nākotnes vīziju, kādu mēs gribētu viņu redzēt. Un tad ir jautājums izglītības un zinātnes politikas veidotājiem par to, kas būtu tie daži soļi, lai mēs to diezgan skarbo realitāti Latvijā šodien un to nākotnes vīziju šeit un pasaulē kaut kā satuvinātu. Kas ir tās dažas lietas, kas tiktu darītas?
ņemot vērā visu to, kad ir nepieciešams tāds, demokrātiskā valstī sabiedrisks konsens par to, kas ir jādara, gan no politikas, gan no biznesa, gan no zinātnieku puses, zinot, kad ir divas vēlēšanas, ir gads, un tai pašā laikā, kad paskatās uz visām rekomendācijām, ko komisija ir Latvijai devusi šī gada laikā, tas izglītības sektora rekomendācijās šķiet ir vismazāk tāda reāla taustāma progresa. Tāpēc, kas ir tās dažas lietas, kas ir prioritāri darāmas, lai mēs to status quo satuvinātu kopā ar tiem lielajiem varenajiem nākotnes mērķiem? Es tikai tā īsti gribu pateikt, liels paldies, ka jūs ievirzījāt mūsu diskusiju atpakaļ tādā ļoti konkrētā gultnē, kas arī bija mūsu mērķis. Jā, konkrēti soļi, un šis jau tāds lādēts jautājums. Un cevišķi no Zemīša kunga. Protams, un tos dažus soļus, es domāju, ka mēs esam visnotaļ skaidri izklāstījuši politikas dokumentos, kuri mums ir pieņemti. Pirmkārt, mēs esam nodefinējuši, kas tad mums ir šie strateģiskie attīstības virzieni. Horizontāli tas ir enerģētika un informācijas tehnoloģijas. Tad vertikāli vai tā pēc satura, tie ir materiāli un saistītās inženieru tehnoloģijas, tie ir ar farmāciju un biomedicīnu saistītās lietas, un tā ir bioekonomika. Un tās ir, mēs esam, izpildījuši ar to, ko no mums sagaida Eiropa, bet es šī negribētu teikt Eiropas komisija, bet Eiropa kā tāda vieta uz pasaules kartes, kas veidojās, jo, varbūt, kad visiem ir apmēram skaidrs, kad tā cīņa vai konkurence Eiropas līmenī notiek starp Eiropu un Ameriku, Eiropu un Japānu, Eiropu un Ķīnu, un Eiropa kā spēlētājs, paskatoties uz sevi, patiesībā man jāsaka, diemžēl mēģina darīt pakaļ Amerikai, un mēģina iet to ceļu, kas ir reģionālās attīstības ceļš, un mēģina nodefinēt, kuros reģionos kāda būs specializācija. Bet šī brīdī tas ir arī tāds Eiropas līmenī tāds, atvērts vingrinājums, kur visi to dara vienlaicīgi, nevienam īsti nav skaidrs, kā to darīt, bet visi vairāk vai mazāk uz tās kartas definējās, kurā virzienā plāno attīstīties. Ar pirmo soli mēs esam spēruši, mēs esam pasacījuši, kur mēs ejam. Otrais solis, mēs esam sarēķinājuši, kur mums vajadzētu ieguldīties, un, protams, kā zinātnes politikas jomā strādājošam cilvēkam, man jāsaka, daudz par maz, vajag vairāk. Un te mēs konkurējam ar citām jomām, kā augstākās izglītības jomā strādājušam cilvēkam. Atkal man jāsaka daudz par maz, vajag vairāk. Un tas viens iemesls, kāpēc man tā arī no vērtību tādas izpratnes es atļaujos tā sacīt, jo mēs tiešām dzīvojam 21. gadsimtā un mēs nedzīvojam, mums ir jābūt zināšanu sabiedrībai, gribam mēs vai to negribam. Un līdz ar to mums ir jāiegūt šī izglītībā gan augstākajā, gan izglītībā, kas noved līdz augstākajai izglītībai, un arī to mēs esam pasacījuši. Arī šos dokumentus esam izstrādājuši, un tās galvenos rīcības virzienus un aprēķinus arī esam veikuši. Un tā kā es teiktu, tas trešais solis, ja ir jāpasaka, tad ir vajadzīgs, tūlīt atradīšu vārdu latviski, commitment, vēlēšanās, apņēmība un arī tāda paskatīšanās acīs un vienošanās, ka mēs daram to, tas mums maksā tik, un mēs par to maksāsim, mēs ieguldīsim. Un tā ir tā lieta, kas mūs visvairāk ir klibojusi. Mēs runājam, ka mēs darīsim kaut ko, bet tad mēs to nedaram. Un mēs apsolam kaut ko viens otram, un tad mēs to nedaram. Un tā kā es teiktu, tas nākošais solis, mēs esam pateikuši A, mums ir jāpasaka B, mums ir jāiegulda un jāstrādā. Liels paldies. Jā, es skatos, ka daudz rokas ceļās. Temā liekas, pirmā bija tieši pretī man, jā. Man tās mazliet papildinošs jautājums iepriekšējiem. Gundega Lapiņa, Riseba, augstskolas Riseba biznesa departamenta vadītāja.
Kā zināms, Eiropas stratēģija 2020 nosaka, ka visām Eiropas Savienības valstīm vajadzētu palielināt ieguldījumu zinātnē un pētniecībā līdz 20. gadam līdz 3%. Latvija ir apņēmusies 1,5%. Kas jums kā izglītības zinātnes ministrijas pārstāvjiem ir sakāms? Ja jūs tikko minējāt dokumentus, virzienus, prioritātes, aprēķinus, tas viss ir, bet tas jau nenosaka to, ka būs nauda. Tad mans jautājums ir, vai tas ir reāls mērķis un kā jūs redzat to sasniegt? Pierakstīts, kas attiecās uz to, cik kura valsts iegulda, kura ir apņēmusies ieguldīt 3%, kuri jau tagad iegulda 8 un 14, tad saprotiet, ka tas cēloņa sakarība tanī, cik kura valsts iegulda zinātnē, ir arī mazliet saistīta ar šīs valsts ekonomiku, un pirmkārt saistīta ar šīs valsts ekonomiku. Ja mēs skatāmies uz Somiju, tur ir attīstīta industrija tieši tanīs jomās, kas ir zināšana ietilpīgas, un tāpēc Somijai ieguldījumi tur ir lieli. Ja mēs skatāmies uz Ameriku, tur ir savukārt mazliet, tur ir līdzīgs stāsts un savādāks. Tā ir milzīga valsts ar milzīgiem resursiem, un tur ir gan augstās industrijas, gan zemās, un tālāk tā joprojām. Izejot katrai valstī cauri, mēs saprotam, kā tas viņu ieguldījums veidojas. Es saprotu, ka tas nebija par ko jūs uzdevāt jautājumu. Jūs uzdevāt jautājumu par to, vai tad mēs esam izvirzījuši sev neiespējamu mērķi no 0,6 uzlikt uz 1,5. Mēs šim mērķim pieejam kā sasniedzamam, un citas izvēles, es teiktu, mūsu izglītības ministrijā nav. Ja mēs esam nacionālajā attīstības plānā viņu ierakstījuši, tad mūsu darbs ir lietot mūsu iztēli un, ja var tā sacīt, un domāt par radošu pieiet instrumentiem, ar kuriem mēs varam šos te mērķis mēģināt sasniegt. Un atkal man jāsaka, ka tanīs pašās zinātnes pamatnostādnēs mēs esam tā schēma, kur mēs esam runājuši par šiem te instrumentiem, caur kuriem mēs uz to mērķi ejam, mēs tiešām to arī domājam, kas tur ir rakstīts. Jautājums ir, vai mēs tur nonāksim, tas ir cits jautājums. Un tas nav atkarīgs tikai no mums, tas ir arī lielā mērā atkarīgs no mūsu politiskās elites, vai politiskā elite nolems, ka mēs virzamies uz zināšanu sabiedrību, un vai kādam tas būs, teiksim, tas, ko grib sasniegt. Un tas ir arī atkarīgs no mūsu intelektuālās elites un tehniskās elites, vai mēs vēlēsimies būt Steve Jobsi, vai mēs vēlēsimies būt Latvijas gāzes inženieri. Laikam ir gan mazliet jāpiebremzē un savādāk Latvijas gāze apvainosies. Bet tas ir tāds komplekss, un arī, es teiktu, ambīcija jautājums, un arī varbūt labi, mēs jau varbūt nezinu, cik ambiciozi, bet ja mēs neesam tie, kas nosaka pasaulē toni, mēs neesam. Ja? Mēs Steve's Jobs, ja mēs paskatāmies, kāda ir tā viņa kompozīcija, no ko viņš nāk no ļoti bagātas vietas, ļoti bagātas ģimenes. Viņš bija vietā un laikā, kur attīstījās datori pirmie parādījās, un viņam bija iespēja pie viņiem tikt klāt. Tas nebija tā, kad ģēnijs radās tukšā vietā. Tur ģēnijs radās milzīgo resursu tādā un zvaigžņu sakritības vietā. Ja? Un tā kā, mums ir arī tā mūsu nākotnēšana un tā mūsu foresight. Es domāju, ka tur arī būtu mums jāmēģina atrast, kas tad ir patiešām tās nišas. Un mūsu darbs arī izglītības ministrijā, domājot par tiem atbalsta instrumentiem, kādi būtu zinātnei un augstākā izglītībā, ir kā reiz radīt to, lai šie te potenciālie ģēniji izveidotos, un varbūt mums arī kāda Nokia šeit rodās. Paldies. Jā. Arī CEL programma iespējamā misija. Ņemot vērā, ka visa izglītības vide ir kļuvusi tik globāla, un jūs runājat arī atsaucoties uz piemēriem no Amerikas un viskaut kurienes, un runājam par to, ka nepieciešams zinātniekiem tīkloties un dalīties zināšanās.
Tik tālu es saprotu, bet es nevaru īsti saprast, cik kurā vietā beidzās augstskolas loma, jo valsts kontekstā. Nesen lasīju komentāru, kur bija minēts, ka šobrīd Amerikas Savienotajās valstīs ir cilvēki satraukušies par to, ka man šķiet puse no augstskola absolventiem nav Amerikas pilsoņi, un ka līdz ar to ir tā sajūta, ka patiesībā milzīga daļa intelektuālā potenciāla aizplūst kaut kur projām. Vai ne, jo viens ir, es saprotu tik tālu, ka augstskolas loma ir, kaut ko radīt, vienalga kādas kvalifikācijas cilvēkus, bet ideja vēlams izcilas kvalifikācijas, bet jautājums ir, kas ar viņiem notiek tālāk, vai viņi paliek Latvijā, un vai par to būtu jādomā augstskolām, vai tas ir kāda cita uzdevums, un vai vispār tas ir jautājums? Lūdzu. Un redzat, jūs tagad pasacījāt tādu lietu par Ameriku, kas Ameriku ļoti raksturo, un tas angļu vārds tam ir greed, negausība, nesātība. Un tā ir viena no to sabiedrību raksturojošām īpašībām, kas arī ir pie tās pašas plānās racionalitātes iet kopā viena roku rokā. Un Amerika dzīvo uz pasaules intelektuālā kapitāla, ko viņi iesūc, veidojot savu universitāti atvērtu un dodot iespēju visiem pasaules zinātniekiem aizplūst un dabūt darbu tur, pasaules labākajiem studentiem aizbraukt un mācīties tur, un ja tanī brīdī viņi runā to, ka daži atbrauc atpakaļ uz turienu, no kurienes viņi ir nākuši, tad es teiktu, tas jau ir mazliet tā kā jau pāri par strīpai. Bet katrā ziņā augstskolas loma noteikti ir intelektuālās elites veidošana, un tas ir skaidrs, un tas no augstskolām ir, es domāju, jāprasa. Jā. Delfa komentāros ir izvērsusies diskusija, un es mēģināšu viņu apkopot, izvelkot divus citātus no šīs diskusijas. Kāpēc Latvijai jāgatavo darba spēks citām valstīm par mūsu nodokļu maksātāju naudu, kā to novērst? Vai tad galvenais kritērijs augstskolu darbam nav Latvijas tautsaimniecības un kultūras vajadzības? Un otrs jautājums par šo pašu tēmu, kādi augstākās politikas līdzekļi pasaulē tiek lietoti, lai veicinātu jauniešu atgriešanos valstī pēc pasaules top 200 augstskolu beigšanas? Jautājums, kas sasaucās. Jā, vai mums ir kādi komentāri? Tas mans skata punkts, kaut kā mēģināt gan šo, gan plašāk, vai mēs skatāmies tā, kontekstā, Latvijas intereses un Latvijas kaut kāda pozīcija, vai mēs skatāmies, ka mēs esam, tur daļa no Eiropas kaut kādas, jā. Es domāju, ka tur ir tas skata punkts bišķiņ atšķirās, jā. Un, man tomēr personīgi sajūta, mēs esam Eiropā, bet galā tāpadās tur ir kaut kāda konkurence jūtams starp tām, arī iekšienē, jā, un tāpēc kaut kā man liekas, ka jāskatās no mūsu interesēm, un te jau minēt, loģiski, ka mums ir jāizveido maksimāli strauji šī te jaudīga mūsu valsts un nācijas elite, kas, attiecīgi caur to nākotnēšanu vai vizualizēšanu, kā mēs saucam, ved mūsu nāciju un valsti tajā, uzplaukuma labklājības virzienā ar visām tām sekām. Tur jāpielieto pilnīgi viss instrumentu arsenāls, jā, tur labākos no tām augstskolām, labākos šeit tur aizsūtīt, vienkārši, bet tam ir jābūt tai, kā es tomēr lietošu vārdu tādam draivam, tai sajūtam, no tās runāšanas ir jāķerās klāt pie darīšanas. Un es savā izpratnē esmu meritokrāts, un tāpēc visu laiku minu to Singapūru, viena maza valsts no tādas pilnīgi nabadzīgas salas vienkārši saņēmās un sāka darīt, un viņi tagad ir zenītā. Tas ir 50 gadu laikā, vienkārši kosmiskā tempā, jā, un mazām valstīm tas izdarīt vienkāršāk. Paldies. Es došu iespēju pajautāt. Veronika Jurčevara ministrija. Es gribētu jautāt pārējiem diskusijas dalībniekiem, komentēt varbūt Aigars Rastovskis sacīja, ka grūti prognozēt, kādas profesijas būs nepieciešamas, ja, un kad šīs idejas varētu dzimt augstskolās, arī saistībā ar inkubatoriem, ja, bet līdz ar to
pārējo diskusijas dalībnieku varbūt viedoklis, cik dziļi tad vajadzētu iesaistīties un pētīt šo balansu starp piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgus, jo tagad diskutējam, kam to vajadzētu darīt, tiek iesaistīts dažādas asociācijas un vēl doma par kādu institūciju veidošanu, kas varētu, kā saka, šo balansu pētīts darba tirgus pieprasījums un piedāvājums, vai ir vērts tērēt enerģiju vēl kādām institūcijām, pētījumiem par darba tirgu. Tā, kurš sāks varbūt tāli? Jā, varbūt pats, jā. Tas, ka ir tās nākotnes nezināmās profesijas, tas manuprāt tā ir, bet tas nenozīmē, ka pilnīgi jāatstāja novārtā esošā situācija. Tur atkal tā patiesība ir pa vidu, jā, kad jāpēt ir gan tas, gan ir tā futuroloģija. Jā, man liekas, tas ir tiešām specializācijas jautājums, ko mēs saprotam profesiju. Jā, protams, mēs nevaram pateikt, ka mums vajadzīgi būs 5 santehniķi vai 20 santehniķi, bet tomēr tos galvenos virzienus mēs varam identificēt. Kādas prasmes mums būs vajadzīgas, teiksim, mēs redzam, ka mums būs pieprasījums pēc cilvēkiem, kuri strādā inženieru jomā. Ja? Un pats inženieru izglītība kā tāda, ja runā par tehnisko universitāti, tad mēs redzam, ka tomēr tās prasmes, ko viņi iegūst, piemēram, studenti pirmajos 2 gados, viņas ir fundamentāls, vajadzīgas visās jomās, inženieru jomās. Un tad, protams, jautājums ir specializācija. Bet šo specializācijas virzienu, tik precīzi nekad nevarēs pateikt. Bet tos galvenos virzienus, tomēr, es domāju, var prognozēt. Kā jebkuru prognozi, jūs zinat, ar ekonomikas prognozēm arī mums ir šā vai tā gājis. Labi, man prieks, ka Tāls pabeidz tieši ar šo teikumu par to, ka var prognozēt un vajag prognozēt un tos virzienus. Patiesībā man kaut kad savā dzīves laikā es esmu arī semestru bijusi prognozēšanas kursā. Un tas, ko mēs tur prognozējām, bija kā reiz zinātnes attīstība Amerikā. Un tas veids, kā mēs tur prognozējām, bija skraidinot dažādas prognozēšanas metodes uz ļoti lielu datu apjomu par pēdējiem 50 gadiem, skraidinot viņus uz teiksim, laiku posmu līdz 20 gadi, kad tam brīdim, kad mums tie dati beidzās, un tad skatoties, kur tad metode parāda to vislabāk. Viens. Otrs, tad, kad mēs skatījāmies un salīdzinājām, mēs sapratām, ka, vairāk vai mazāk viņas visas ir neprecīzas un kaut ko viņas mums parāda, bet viņas mums tomēr tādas tīri matemātiskas to tendenci, to virzienu, viņas visas tur tā kā vienu un viņas vismaz parāda, kur tas virzās. Tad, kad mēs mēģinājām būvēt modeļus, kuri mums ļoti precīzi aprakstītos datus, tad mūsu prognozes bija daudz sliktākas nekā tās, kas bija vienkārši pēc vidējā un pēc tā virziena. Un tad mums bija tāds filozofiski tāds domājošs profesors, un viņš mums deva visādus interesantus rakstus rakstīt, un viens raksts bija par to, kā faktiski to virzienu var parādīt tikai vērtības. Ja tu zini, kas ir tās vērtības, tad tu zini, kur tas kuģis ies. Un pie tā jūsu jautājuma, vai ir vērts taisīt vairāk nekā vienu prognozēšanas iestādi? Jā, tas bija vēl cits raksts un vairāk citi raksti, kuri novēroja, ka tās vietas, tās zemes, tās pilsētas, tās jomas, kur ir, man liekas, tur gāja runa par pilsētām vai par jomām. Baidos samalodēs, bet fakts bija tāds, ka ja pastāv, ja pastāv vairāk nekā viena prognozēšanas iestāde, prognozes ir precīzākas, un tas izskaidrojums ir tāds, ka viņas savstarpēji konkurē. Viņām ir jāpieraujās, vai mana prognoze būs laba, vai viņa būs, cik lielā mērā viņa būs aplama. Un vairāk vai mazāk, ja jūs zināt par prognozēšanu, tad tur tiek lietot ļoti daudz ekspertu metodas. Eksperti jomas sanāk kopā, viņi skatās uz tiem datiem, un visa viņu pasaules zināšana un pieredze un jomas zināšana ir tas, ko viņi liek uz galda, un tad viņi vienojās, kas tas būs. Un pie tā ir atbildi, jā, noteikti. Es arī gribētu tad izteikties.
bet ļoti vienkārši es uzstājoties studentiem arvienreiz teicu sekojošo, un man liekas, ka tas ir pareizi, ka ja jūs māciet inženieru sagatavojat šodienas uzņēmumu vajadzībām, jūs gatavojat vakardienas inženierus. Ja jūs viņiem iemācat labas pamatzināšanas, jūs gatavojat cilvēkus, kur veidos rītdienas tehnoloģijas. Līdz ar to es pats uz savu sācu, es to pieredzēju, kā saka, no Padomju Savienības pārbraucot kādu laiku, pastudējot ārzemēs, tās zināšanas, kas man patiesi noderēja, bija termodinamika, siltuma apmaiņa un tā tālāk, proti pamatzināšanas. Ja? Un man liekas, ka šīs lietas ieliekot visās jomās, mēs nekļūdīsimies, jo nākotni prognozēt ir grūti, jo prognozēt vispār ir grūti, kā teica Nils Bors, īpaši nākotni. Ja? Paldies. Tātad mums bija viens no uzdevumiem, sākot diskusiju, identificēt pasākumus, kas ļauktu panākt progresu visās šajās 3 jomās, kas mums ir. Ja? Lūk. Un man ļoti patika Aigara Rostovska kunga mērķi norādītie par to, kādas universitātes var būt un kādām viņām jābūt, skatoties perspektīvā pāris gadu desmitu. Un, protams, lai iet uz šiem mērķiem, ir vajadzīga ļoti cieša sadarbība faktiski sabiedrības visdažādākajos līmeņos. Faktiski es redzēju šos izvirzītos mērķus kā mērķus ļoti lielām sociālām inovācijām. Pie tām inovācijām, ko angliski ir atzīst disruptive innovation, tādas inovācijas, kas faktiski maina paradigmu un faktiski iet uz pilnīgi jaunu, ļoti vajadzīgu kvalitāti sabiedrības attīstībā. Un šajā gadījumā augstskolas būtu tas viens no tiem, ja vai ne galvenais dzinējspēks. Un, protams, varbūt pie šiem pasākumiem būtu jāpadomā šos izvirzītos mērķus, kā iespējamas sociālo inovāciju projektu tēmas. Sociālo inovāciju projektu tēmas, ko varētu iniciēt turība sadarbībā ar augstskolām, ar citām organizācijām, arī droši vien, ka šeit labprāt piedalītos izglītības zinātnes ministrijas attiecīgais departaments, kas arī ar inovācijām nodarbojas. Tas varētu būt ļoti praktisks pasākums. Un, protams, ļoti iespējams, ka šeit var izmantot arī 2014-2020 Horizons programmu, jauno programmu, kuras nosaukums ir sociālās inovācijas un nodarbinātība. Tas būtu viens no tādiem praktiskiem iespējamiem pasākumiem, viens no rezultātiem mūsu šīs dienas diskusijai. Paldies. Jā, paldies. Šeit bija jautājums. Atvainojos, ka izlaidām jūs. Kārtībā. Mēs ļoti daudz runājām, bet man šķiet, ka instrumenti kaut kur pazuda. Tālie mērķi, Silicon Valley, Facebooks, Apple un tā tālāk, zinām, tur lielākā daļa visi tie izgudrotāji ir tomēr vairāk vai mazāk hipiji, kur ap sevi apulcēja zinošus, gudrus cilvēkus un dalījās ar šīm te zināšanām un tā tālāk. Jautājums ir par vidi un cilvēkiem, kas iet priekšā studentiem augstskolās kvalitāti. 12 gadus esmu lasījis lekcijas gan privātā augstskolā, gan valsts augstskolā, un gribu teikt, tā vide pilnībā nav neradošumu veicinoša. Labāk ir, ja cilvēki nedomā, nevis domā. Es domāju, ka jāsāk ar to, un man arī ļoti patīk par to iespējamo misiju runājot, jo dzīvoju arī ārzemēs un redzēju, kā, piemēram, nīderlandieši audzina tiešām radošus bērnus, un kā pietiek mēnesis, lai no radošiem bērniem cilvēki kļūtu par nepārliecinātiem cilvēkiem, kas šaubās un baidās izteikt idejas. Tas ir tas, ar ko mums droši vien jāsāk plānojot politiku. Un atkal tie cilvēki. Idejas, bet kas to realizēs. Un arī ļoti jauki par to Ameriku, bet jāsaka tas, ka eiropieši, piemēram, pagājušā nedēļā skatījos vienu raidījumu, kur Nīderlandes televīzijā teica, mums nekad neizdosies to, ko izdodas amerikāņiem, viņi laimīgie, jo, ja tur kaut kas neizdodās, vienreiz firma neizdodās, otrais, trešoreiz, ceturto reizi, 10. reizē izdodās un to sabiedrība pieņem. Eiropieši ir ļoti tradicionāli, mēs vēl jau vairāk. Ja mums neizdodas kaut kas un mēs, piemēram, uzņēmums bankrutē, tas ir tiešām kauntraips. Tas nav, ka cilvēks ir uzņēmies kaut ko darījis.
Un tas ir tas arī, par ko jūs ieminējāties, par to, kad ir šīs te izmaiņas vajadzīgas, tiešām šīs te iniciatīvas, ko varbūt arī biznesa augstskola turī varētu uzsākt, ja? Sabiedrībā šīs te aktīvāk runāt, vairāk runāt par to, ka mums pašiem arī ir jāmainās un tā vide. Tā pati augstskola vide, kur katrs sēž savā būrītī, kabinetā un nemaz to students tik radošā vidē neaicina, un kur tad radīsies tās radošās idejas. Tas tā komentārs. Par viedokli ļoti labs, jā, es varu pievienoties. Es došu Agritei Kijovai iespēju. Par turību tik locīt vairāk kārt. Es tad pēc tam par instrumentiem. Nu, te jau ir tas jautājums par to paradigmu maiņu, bet es atgriezīšos pie tā virsraksta. Jā. Tas ir filozofisks jautājums. Ja tu gribi radīt pārmaiņas apkārtējā pasaulē, jāsāk ar sevi ir. Aicinājums katram, to, ko es saku visiem studentiem, sākat savu biznesu. Nevis runājiet, tur kaut kur konkrēti, ejiet prom no tā valsts darba, ejiet no tām siltajām vietām projām ārā, kur līst lietus, kur sniegs, sākat ar sevi, un tad tā sabiedrība mainīsies. Jo viss aptaujas parāda, diemžēl, ka pajautā, es gribu tur Latvijas gāzē vai tur, kur ir droši. Sorry, un jāsāk ar sevi ir. Bet atgriežoties pa tām izmaiņām turībā, protams, privāta augstskolām no vienas puses ir vieglāk, tāpēc, kad, es tur varu pieņemt lēmumus. Bet tā problēma ir tā, ka, diemžēl, tas tirgus ir tik sakropļots, ka man pietrūkst resursi. Un tad es varu darīt tās izmaiņas tik ar tādu resursu, lai tomēr to augstu, man ir atbildība par darbinieku, lai viņi nepalaist zem ūdens, jo es nevaru ieinvestēt, jo man neiedod tā kā varbūt arī, mums valsts maz, bet tomēr mums iedod tur būvēt kampusus, tur universitātēm valsts, jā. Ko es daru? Es daru tādā apjomā, kā es spēju pavilkt, tāpēc, ka man nauda pašam jānopelna. Un tāpēc es teicu, es uztaisīju šo programmu inkubatorā, studijas, tādā veidā. Mums bija sapulcs, man pasniedzēja, kas būs tā, tur kaut kas vai atļaus. Es saku, man neinteresē, lai pamēģina kāds neatļaut. Lai pamēģina kāds neatļaut. Jo es esmu uzņēmējis jau kaut kāds 25 gadus, un man ir tomēr tiesības kaut kā pateikt, kā šos uzņēmējus ir, jāražo, ja tā var teikt. Jo, sorry, ja tos uzņēmējus ražo cilvēki, kas nekad nav bijuši tur ārā, pa ko mēs runājam, ja? Un te ir tas jautājums, kas ir vajadzīgs, tā kā, no tās valsts puses, tad, ļautiem drosmīgiem, jo te ir vēl viens moments, mūsu sabiedrība mēģina iznīcināt līderus, viņi uzbrūk līderiem. Šos 25 gadus man ir visu laiku uzbrukuši, tāpēc, kad uzņēmēji ir bijuši noziedznieki, krāpnieki, blēži un kas tik vēl. Paldies. Es došu vārdu Agritei Kijovai, viņi tieši par instrumentiem parunās, kas mums bija tas diskusijas mērķis. Un tad man ir priekšlikums, mēs varam diskusijas turpināt kafijas pauzē. Respektīvi pauzē, bet... Jā, un būs vēl informācija par nākamo diskusiju, un tad pie kafijas mēs vēl varam pārunāt vēl jautājums, kas nav izrunāt. Jā, es saprotu, lai tā diskusija mums nav par augstiem plauktiem, un lai jūs nesakiet pēc tam, kad izglītības ministrija pa filozofiju vien runā un neko konkrēti netaisās darīt. Tad tie instrumenti, kādi ir valsts rokās, ir viens, tas ir finansējums, un otrs, tas ir regulējums. Kas attiecās uz finansējumu, mums šobrīd ir atvērtas valsts pētījumu programmas. Vecās beidzās, jaunās sākās, un šobrīd esam procesā, kad definējam jauno valsts pētījumu programmu mērķus uzdevumus. Šogad ir jauna lieta valsts pētījumu programmās, ir prioritāte sabiedrības ilgspējībai un attīstībai. Zem šīs prioritātes ir iespējams sniegt dažādākos ar sabiedrību saistītus jautājumus, tā skaitā par to, kā inovācijas attīstīt, par to, kā lietas veidot, un ir jādomā, vienīgais ir jādomā tādā programmatiskā, nevis projektu līmenī. Un uz to, ja ir gatavība, tad ir jātīklojās ar saviem draugiem augstskolās, citiem un citās augstskolās, un jāveido programmas, kas to varētu kaut ko tādu pētīt, attīstīt, darīt.
Nākošais, protams, mums ir šie te paši pētījumi, kas ir fundamentālie lietušķie pētījumi, tirgus orientētie pētījumi. Tās naudas, protams, nav lielas, tāpēc daudz nopietnāks resurs, kas tomēr mums tiek plānots uz nākošiem gadiem, ir struktūra fondu līdzekļi, kuros mēs esam dažādas augstskolu attīstības lietas plānojuši. Tā skaitā mēs esam plānojuši grantus inovāciju pasniedzējiem ar to domu, ka pasniedzējam ir jāpēta, viņam ir jābūt zinātniekam lielākā vai mazākā mērā, vairāk vai mazāk iesaistītam, bet mēs katrā ziņā liksim ārā tādus instrumentus un tādas lietas. Protams, tas nebūs rīt uz pusdienas laiku, jo, jaunais programmēšanas periods ir jāpalaiž, jāsaprogrammē, viss ir jāizstrādā, un mēs katrā ziņā domājam tai virzienā pavisam noteikti. Un, protams, ieguldījums mums ir vajadzīgs arī no jomas nozares. Kungs rauc spieri. Nē, es neraudzu, es vienkārši gribētu varbūt reaģēt uz to komentāru un varbūt arī uz pēdējo. Attiecībā uz finansējumu zinātnē, es domāju, ka man nevajag vēlreiz atkārtoties, ka pie vislabākiem nosacījumiem, kādi tagad ir, kur ir plānots pieaugums, protams, mēs MIT līmeni nevarēsim sasniegt 5 gados. To ir jārēķinās, jā. Jā, bet manuprāt, ir tas, kas būtu jādara, ja runā tieši pa finansējumu, tad ir, principā, šis resurs jau ir ne tikai izglītības ministrijā īstenībā pieejams. Ja pastāstāja pašā Amerikā, tad departamentiem, jeb ministrijām, viņām ir kaut kādi fondi, kurus viņi izmanto savu vajadzību pētniecībai. Ja, un es pieļauju, ir kaut kāds arī zemkopības ministrijai kaut kādas naudas, ja, bet tas, ja mēs gribam paaugstināt zinātnes līmeni, mums vajag radīt fondu, ja vietu, finansējumu, kur pieteikties. Un tad arī būs konkurence. Ja? Protams, ir šīs atbalsta dažādas programmas, kur cilvēku resursi, un tas ir viss vajadzīgi, bet mums vajag konkurenci radīt caur iespēju, caur fondiem. Ja tāda nebūs, nekas strauji nenotiks. Lēnām jau notiek. Un runājot par to, kas notiek augstskolās, man liekas, bija iezīmēt mazliet tāda padrūma bilde. Tā tas nav, kad katrs sēž savos kabinetos un tur ir, sakot, nesatiekās un vidējais vecums ir 95 gadi. Tā nav. Jā, ir notikusi būtisks izmaiņas visās augstskolās, un to es redzu, un būdams arī administrācija pēdējos gados katrai augstskola izstrādāt strateģiski mērķi, un tiešām augstskolas aizvien vairāk sāk strādāt kā uzņēmumi. Mēs varam nosaukt precīzi, kas mums ir nākamajos 5 gados. Ir uzlabojumi arī administrācijā un kā tiek piešķirs finansējums iekšēji. Kaut vai paņem Tehnisko universitāti, zinātnes bāzes sadalījums universitātei balstīts uz konkrētiem kritērijiem, ļoti skaidri izmērāmiem. Protams, kāds var teikt, ka tas pārāk instrumentāli, pārāk, teiksim, ka tur nav tā mīkstā komponenta iekšā, bet tomēr tas ir radījis arī to, kad mēs redzam, ka publikācijas skaits pieaug. Tāpēc, ka tas ir reāla motivācija, lai cilvēki, zinātnieki publicētos vērtīgākos žurnālos. Tā kā es domāju, ka tā sistēma mainās, viņa mainās lēni, un jo vairāk mēs varēsim ieguldīt, jo ātrāka būs šī te dinamika. Paldies. Mums diemžēl ir jābeidz, jāsaka tā, vēl būs paziņojums par nākamo diskusiju un arī Ievas Morits tā kā noslēguma vārds, ja? Pavisam īsi, es domāju, tiešām sirsnīgs paldies. Gan pirmā daļa bija interesanta un spraiga, gan arī otrā. Paldies arī tiem, kas uzstājās un aktīvi dalījās. Un es ceru, ka neviens jūs nekur mājās vai darbā par šo diskusiju nescitīs. Tāpat es arī vēlos sirsnīgi pateikties gan par... Nē, es neko vairāk nezinu. Man tikai tiešām simpatizē, ka cilvēks saka, ko viņi domā, netik bieži Latvijā tas ir dzirdams. Liels paldies arī tiem, kas klausījās klātienē un neklātienē. Un pirms mēs noslēdzam un aplaudējam mūsu šodienas runātājiem, es vēlos dot vārdu Jurim Ozoliņam pieteikt nākamo diskusiju. Ja varētu palūgt, jā. Es jums nosaukšu vienu skaitli. Tātad 10 800 eiro ir tas, ko
Katrs Latvijas iedzīvotājs ir ģenerējis koproduktā saskaņā Eurostat 3. ceturkšņa datiem. No tā mēs varam saprast, cik liela ir tā summa, ko mēs gribētu redzēt izglītības atbalstam, cik mēs esam spējīgi. Un ja jūs to salīdzināsiet ar Rostovska kunga zīmēto vīziju pēc 15 gadiem 40. vietā, kad mums vajadzētu būt apmēram 40,000 eiro uz iedzīvotāju, tad variet parēķināt, kādu apgriezienu ir jāuzņem mūsu ekonomikai. Protams, kur tad nauda rodās? Nu, ne jau bankās, kā jūs paši zinat. Bankās tikai glabājās un tiek pārdalīta. Nauda rodās uzņēmēju darbībā, tādēļ mēs loģiski pārējām pie nākošā diskusijas cikla uzņēmēju darbību. Un, mēģināsim arī tur novērtēt, kas tad no tā visa, ko izglītības sistēma, vai atvainojot par šo nepatīkamo vārdu, izglītības vide ir Latvijas tautsēmniecībai devusi, kādas ir perspektīvas. Un šāds būs apmēram, es gribu brīdināt, diskusijas tēma. Datums ir noteikts, laiks ir noteikts, kafijas pauzes laiks arī precīzi paliek tas pats. Mums ir pašlaik zināmi 4 runātāji. Es neesmu pārliecināts par uzvārdu 4. SEB bankas galvenais ekonomists, es domāju, viens no Latvijā labāk pazīstamiem un prestižākajiem ekonomistiem, nosvērtākajiem, es reiz lietošu vārdus. Kārlis Kreisliņš, kas ir ļoti daudz strādājis Pasaules ekonomikas fóruma, pasaules konkurences apskatu, ieejas datu apkopošanā. Mēs balstīsim lielā mērā uz tiem indikatoriem, kur tiek novērtēta mūsu ekonomika. Ļoti interesanti ir paskatīties uz detaļām, kādēļ mēs esam tādā vietā un kas ir iemesli. Kā vienu no piemēriem, kur jūs varēsiet paklausīties, vai ir Latvijas uzņēmēji spējīgi pārņemt modernākās tehnoloģijas, apgūt viņas un inovatīvā veidā tālāk pārnest Latvijas tautsēmniecībā. Tēma par sociālo uzņēmēju darbību. Domāju, lai neaizmirst par to, ka Latvijas sabiedrība nepastāv tikai no elitārām vienībām, bet arī no cilvēkiem, kuri nevar, teiksim, tādā pašā tempā virzīties uz priekšu. Un taisni tas, ko minēja, ir vajadzīgi dažādi cilvēki. Tas faktiski īsos vārdos ir viss. Iespējams, ka mums piebiedrosies arī Tālis Linkaitis, kurš šodien tā kā pakratīja galvu. Jā. Liekas, ka saraksts apmēram ir noslēgts. Laipni lūdzam atcerēties datumu. Vieta nav zināma. Paldies, paldies. Paldies visiem, kas ir izturējuši līdz galam, uzdevušos labos jautājumus, izteica savu viedokli. Un tad vēl ir iespēja pie kafijas diskutēt tālāk.